Saki, lūdzu, tu zini tādu dziesmu Zilais valsts? Jā. Kā ir? Par ko ir dziesma? Par vaļiem. Par vaļiem? Jā. Tur ir piedzēdājums par gejiem, tu nebija to pamanījis? Nē. Tomēr pats teksta autors skaidri zina, ka rakstījis dziesmu par gejiem, turklāt pratis atkārtot politikā tik labi funkcionējošo paņēmienu, ņemt ejošu tēmu un izsist no tās vislielāko labumu, kas arī ir izdevies. Kāpēc? Teiksim, teksts ir vairāk vai mazāk skaņdarbām vajadzīgs tāds, kas ir aktuāls, jā, kas uzrunā kaut kādu sabiedrības daļu. It kā dziesma ne par ko arī būs. Nekur, aizies nekur. Ja tev izdodas trāpīt pareizajā punktā, vēl aktīvu tādu tēmu, man liekas, šī tēma vispār kā tāda ir nemirstoša. Nu, teiksim, geju un šī minoritāšu tēma. Jo tad kari notiek un kas tur palūkojoties televīzijā un kas tad katru gadu ir tas gājiens, jā, gejiem. Zilais valsts, jā, noteikti. Par kaut kādiem, nezinu, homoseksuāļiem. Kā jums liekas, tā kā precīzāk, kas ir notiek? Nezinu, man liekas, tur nekas definēts nav diezko. Tur vienkārši kaut kāda dziesma. Nu, būtībā, manuprāt, tur nav nekāda problēma izteikt un nekas tur vienkārši, es nezinu, vienkārši nav jāgtai dziesmai no vienas puses. Dziesmu dzirdēt un izlasīt tekstu uz papīra ir divas atšķirīgas lietas. Demokrātiski noskaņots un izglītots lasītājs noteikti piedzīvo pārsteigumu par, maigi sakot, nesmalko izteiksmes veidu. Nu, ja grupa uzskata, ka ir pieņemama uz skatuves dziedāt nedirsies, izdrāzes un tragā vistu, tad kādi komentāri te tālāk vēl var būt. Un es gribētu pajautāt tādā gadījumā, vai radiostacijas būtu tikpat priecīgas par dziesmu, kas saucās Līkdegoņa valis. Jo viņš ir žīts, viņš ir tikai žīts un tāpēc žīts. To, protams, neņemtu. Nigera valis. Neviens neņemtu tagad un arī uz skatuves nerādītu. Kad jautāja pašam Markai, vai viņš ir iedomājies, ka viņa dziesma kādu varētu arī aizskart, puisis rādījās pārsteigts. Nē, tas nav absolūti jāņem tur kā stingrais fuj gejiem vai aizrādījums kaut kāds baigais. Nē, absolūti. Man tādā ziņā tur tādas baigi lielās problēmas nav. Markai pašam nepatīkot anonīmi komentētāji un arī pret seksuālām minoritātēm vērstās akcijas. Par to viņš izsakās savu dziesmu tekstu cienīgā leksikā. Var jau būt, ka spontānā taisnīguma izjūta ietekmētu arī dziesmu tekstus, ja vien arī viņš nepiederētu pie tiem, kas savā dzīvē diemžēl nav redzējis kaut vienu geju vai lesbieti. Īstenībā nevienu no sava, teiksim, tāda loka. Man bija interesanti uzzināt, ka par dziesmu Zilais valsts saniknotu klausītāju uz radiostacijām tiešām bija zvanījuši. Taču paradoxālā kārtā tie bija nevis aizvainotie minoritātes pārstāvji, bet gan viņu apkarotāji, kuriem izrādījās nepatika publiskajā telpā atskanējušais vārds gejs. Tad secinājumi varētu būt vismaz divi. Pirmkārt, mēs bezgala vienaldzīgi izturamies pret to, ka vārdi kādu var arī aizvainot. Bet no otras puses, reizēm liekas, ir gluži vienalga, kādus vārdus lietot, jo kamēr galvās valda paviršība un aizspriedumi, katrs dzird vienalga tikai to, ko grib dzirdēt. Un šajā visā, manuprāt, ir arī kāds pozitīvais efekts, proti, vesela rinda jaunu cilvēku iemācījās nebaidīties no jēdziena, kas viņu vecākiem droši vien bija gluži vai tabū. Attiecībā uz geju lesbiešu kopienu visos līmeņos var atrast pārsteidzoši daudz liekulības. Piemēram, vairākums apgalvo, ka nekādi neliedz gejiem lesbietēm pilnvērtīgi baudīt dzīvi. Tāpat laikā vairākuma augstprātībā pieprasa viņiem neafišēties vai nereklamēties, kas patiesībā taču nozīmē slēpties. Ja kāds arī riskē nākt atklātībā, tad viņam ir jāuzaudzē visai bieza āda. Pēters un Karstens ir viens no tiem pat tiešām nedaudzajiem geju pāriem, kuri neslēpjas jau gadus 10. Un turklāt viņi ir kultūras aprindās labi pazīstami izdevēji un grāmatu apgāda Atēna īpašnieki. Tas, ka mēs varam šeit dzīvot un vēl
vēl arī justies daudz maz normāli, tas, ka mēs esam neatkarīgi daudzajādā ziņā. Mums ir savs bizness, mums ir savs draugu loks, mums ir, viss kā, kas, mums nav it kā jābūt atkarīgiem no kaut kādām, no priekšniekiem vai. Cilvēki ir iemīļojuši viņu grāmatas, kuru vākus rotā gudrības dieviete Atēna. Abi saka, ka personīgi sliktu attieksmi savas seksuālās orientācijas dēļ nav izjutuši, bet tūlīt pat piebilst, saudzējot savas emocijas, viņa arī izvairoties no konfrontācijas, kaut vai nepiedaloties ikgadējos draudzības dienu gājienos. Es esmu rakstījis dažas reizes avīzē un vispār neslēpt, kādi mēs esam. Un ir gājienā par to, kas es esmu, nav īsti mana stilā. Tas emocionāli būtu ļoti smagi, un es gribu saudzēt savus nervus. Es zinu, cik dārgi tie maksā. Un tieši tāpēc, varbūt tas izklausās egoistiski, bet tā ir. Es negribu pakļaut sevi šīm te negācijām, kur jau tāpat ir pietiekami daudz apkārt, redzot, kas tiek publicēts laikrakstos. Un tā neiecietības gaisotne tomēr ir diezgan tāda sabiezējusi. Es nezinu, vai tā ir no cilvēkiem vispār, bet runājot par valstu vīriem, par politiķiem, tad jau it kā iet tikai uz slikto pusi. Viņa ir dzīvesbiedri jau 17 gadus. Tas ir, kopš Karstens pārvācās uz dzīvi Latvijā no Dānijas. Gluži loģiski, viņus vieno nevien attiecības, bet arī kopīgs bizness, īpašumi, morāla un materiāla atbildība vienam par otru. Un abi saprot, ka, diemžēl, viņu stabilā sadzīves situācija nākotnē ir nopietni apdraudēta Latvijas likumdošanas nepilnību dēļ. Un ir jau arī praktiskas problēmas, kas būs ar vien aktuālākas mums, ar veselību un mantošanu. Redzi, par to mantošanu arī, ja? Visi kliedz, jūs gribat kaut ko vairāk, teiksim, ar partneru attiecību likumu, kā normāli cilvēki, ja? Bet neviens nepadomā, ka, teiksim, mēs kā pāris būsim diskriminēti tajā brīdī, kad vienam vajadzēs mantot kopīpašumu, kas mums jau ir. Ir atšķirība, vai mums būs jāmaksā, vai cilvēkam ir jāmaksā 2 reizes 7% no 2 reizes, tas ir 14% no īpašuma vērtības, mantojot, vai 1 reizi 0,7%, kā tagad ir laulātiem. Ja? Un tā ir tā diskriminācija, par ko neviens tā kā varbūt pat neuzstājās un skaidri to nepasaka. Diemžēl viena dzimuma partneri tiek atstāti aiz likuma robežām un aizsardzības. Piemēram, ikdienišķā situācijā, kad viens no abiem nokļūst slimnīcā, viņa draugam nav ne mazāko iespēju pierādīt, ka ir tuvinieks un iespaidot būtisku lēmumu pieņemšanu. Likums par partnerattiecībām, ka šīs problēmas varētu atrisināt, Dānijā, piemēram, pieņemts jau pirms 20 gadiem. Un interesanti, ka tieši šovasar arī publicēja pirmo pētījumu par to, cik tādas attiecības ir stabilas. Un visiem bija šoks, jo izšķīrās 17% no homoseksualistiem un no tradicionālajām laulībām gandrīz puse. Un neviens pat nevar ticēt, jo mums ir priekšstāti, ka ir īpaši geji, ir ļoti nestabili un nepaliek kopā. Karstens pieder cilvēkiem, kuri savulaik, gluži tā, kā šobrīd to māca evaņģēliska luteriskā baznīca, visiem spēkiem mēģinājis pārvarēt savu homoseksualitāti.